Kuram ir pazīstama šī sajūta? Neņemu atvaļinājumu darbā, paņemšu atvaļinājumu, neatgriezīšos. Nebūšu spējīga vispār atnākt atpakaļ uz savu darbu. Tāpēc, kad man viņš tik ļoti riebjas, ja es paņemšu kaut mazāko pauzīti, es neatgriezīšos šajā darbā vispār atpakaļ. Un tāpēc tu pat neņem atvaļinājumu. Tu varbūt paņem kādu īsi mazo nedēļiņu vai kaut kādas pāris dieniņas, ar to arī pietiek, lai tu varētu pēdējiem spēkiem saņemties un atgriezties atpakaļ savā darbā. Kāpēc tu tā mocies? Kāpēc tev tik neiespējami ir doma, ka būtu jānomaina cits darbs, jāatrod kaut kas cits, kaut kas labāks, kaut kas, kas tev patiktu, ko tu gribētu darīt? Kāpēc tev tas liekas kā klinti pārnes no vienas vietas uz otru? Kāpēc priekš tevis tas ir tik neiespējami? Atnāc pie manis uz bezmaksas konsultāciju, un es tev parādīšu, kas tev tieši traucē un kur stāv šī te milzīgā neticība tev pašai. Tu pati sev netici tik ļoti, ka tu neļauj pat vienkārši paņemt sev atvaļinājumu un atpūsties no tā paša nevēlamā, grūtā, smagā darba.